Izskatās, ka cilvēks ir sākusi atmosties. Cilvēki ir sapratuši, ka visa globāla ekonomiskā sistēma ir viena liela banķieru radīta piramīdas schēma, izveidot, lai izkāptu no cilvēkiem, cik vien ir iespējams. Cilvēki vairs nevēlas sadarboties ar šo vējprātu un izrāda savu protestu. Veidojas dažādas kustības, kas informē cilvēkus un iedrošina rīkoties. Taču tikai ne Latvijā. Latvija ir apātijas nostūris, sunu ciems. Cilvēku čakarēšana šeit sit augstu vilni, bet nevienu tas neinteresē. And nobody seems to notice, nobody seems to care. Labākais, ko cilvēki Latvijā var, ir gudri muldēt sēžot uz dīvāna, domājot, ka viņi zina visu par visu, un viņiem vienīgajiem ir taisnība. Savas tēzes paturot ļoti šaurā cilvēka lokā. Vai arī rakstīt pārgudrus un aizskarošus komentārus dažādos internetu portālos, izliekoties par visu zināšanu tēvu un māti vienā personā. Bet varbūt nav tik traki. Varbūt ir cilvēki, kas ir beidzot saskatījuši lielo bildi, sapratuši, kas notiek pasaulē, gatavi rīkoties. Taču kaut kas viņus attur. Varbūt viņi ir pārāk aizņemti. Varbūt viņi jūtas vieni savā skatījumā un nevēlas atšķirties no pūļa. Katrā ziņā sistēmai ir pilnīgi vienalga, vai tu pilnībā saproti, cik atjautīgi esi paverdzināts, vai nemaz to nenojaut. Kamēr tu neko neiesāc šajā sakarā, sistēmas zobrati turpina griezties. Bet kas par to? Lai tik griežas. Varbūt cilvēki Latvijā neizprot situācijas nopietnību. Varbūt cilvēki cer uz labākiem laikiem, uz ekonomikas atlapšanu, uz to, ka beidzot tiks ievēlēti pareizie politiķi un visus izglābs. Vai ka vienkārši viss nokārtosies pats no sevis. Nē, tā nebūs. Nebūs nekādas patiesas ekonomikas atlapšanas, nebūs nekādu no malas atnākušu glābēju, un nebūs nekādu labāku laiku. Būs tikai sliktāk, ja paši cilvēki neko nedarīs lietas labā. Vienīgais, kas notiks pats no sevis, pasaules finanšu elite turpinās savas cilvēku paverdzināšanas schēmas un izsūks no cilvēkiem visu dzīvības soli. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table and figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now they're coming for your Social Security money. They want your fucking retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street. Daži cilvēki meklē glābiņu sistēmas parametros, bet tas nav iespējams. Mana balss LV ir jauka ideja, taču naiva un nereāli atbilstošajai sistēmai. Jūs tiešām vēl ticat, ka politiķiem rūp jūsu viedoklis, jūsu domas un ieceres? Viņiem ir pilnīgi nospļauties par to. Good, honest, hard-working people continue, these are people of modest means, continue to elect these rich cocksuckers who don't give a fuck about them. They don't give a fuck about you. They don't give a fuck about you. They don't care about you at all. At all. At all. Kad ir tikusi pieņemta un realitātē īstenota kāda no cilvēku parakstītajām iecerēm? Politiķiem nerūp nekas vairāk, kā savu statusu saglabāšana un rašanās pēc vēl vairāk naudas un ietekmes. Viņi ir slimi, atkarīgi kā narkomāni, kas gatavi uz visu, lai saņemtu nākošo devu. Viņa narkotikas ir status un nauda, bet lai gan daudziem no mums politiķi šķiet lielie kungi, viņi patiesībā ir sīkas vienības. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. And they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. Tas ir pilnīgi vienalga, par ko tu balso, vai arī tu vispār esi bijis vēlēšanās. Reiz 4 gados iemetot papīra gabalu koku kastē, nekas labāk nekļūs. Vēlēšanas ir radīts, lai tev būtu izvēles un ietekmes ilūzija. Masu mediji tev varētu stāstīt pretējo, bet viņi tev tikai maldina ar savu propagandu. Viņi tev nestāstīs neko, ko tev nevajadzētu zināt. No viņiem tu patiesību neuzzināsi. Tiek iztirzāts viss nenozīmīgais. Viss, kas varētu apdraudēt sistēmas pastāvēšanu, tiek atstāts aiz kadra. Lai cilvēkiem vēl vairāk aizmiglot acis un vieglāk iebrot propagandu,
Apzināti un mērķiecīgi tiek veidot etniskie strīdi, mūžīgā plēšanās starp latviešiem un krieviem. Šie daži par to tik vien domā. Tas viss ir apzināti veidotas provokācijas, lai cilvēks vairāk sašķeltu un nodarbinātu viņus prātus ar nenozīmīgām lietām. Kamēr cilvēki cīnās paši ar sevi, viņi neredz, kā viņus pašus izmanto. Sašķelta sabiedrība, kas cīnās un ienīst pati sevi, ir daudz vieglāk kontrolēt, manipulēt un paverdzināt. Now, to balance the scale, I'd like to talk about some things that bring us together. Things that point out our similarities instead of our differences. Because that's all you ever hear about in this country is our differences. That's all the media and the politicians are ever talking about, the things that separate us, things that make us different from one another. That's the way the ruling class operates in any society. They try to divide the rest of the people. They keep the lower and the middle classes fighting with each other so that they, the rich, can run off with all the fucking money. Fairly simple thing, happens to work. You know, anything different, that's what they're going to talk about. Race, religion, ethnic and national background, jobs, income, education, social status, sexuality, anything they can do, keep us fighting with each other so that they can keep going to the bank. Nepakļaujies politiķu un masu mediju provokācijām. Tas viss ir nolikts tev acu priekšā, lai tu neredzētu, kā finanšu elite iegūst aizvien lielāku varu un kontroli un turpina sagrābt visu. And you know something? They'll get it. They'll get it all from you sooner or later because they own this fucking place. It's a big club, and you ain't in it. You and I are not in the big club. Neesi vienaldzīgs, izglīto sevi, runā ar cilvēkiem, dalies informācijā. Tava apātija ir sistēmas lielākais spēks.